Tā, paldies, ka esat visi atkal šeit. Turpināsim otro daļu šai diskusijai. Tad mēs pirmajā daļā iepazināmies ar zinātnieku prezentācijām, piedāvājumiem un redzējumu. Un tagad mēs turpināsim diskusiju par nanostruktūrētajiem materiāliem un augstās enerģijas starojumu. Un šeit panelī ir aicināti 4 uzņēmēji, kur ir dzirdējuši visas šīs prezentācijas, un mēs vēlamies uzzināt arī viņu viedokli. Bet pirms mēs to sākam darīt, es vispirms iepazīstināšu ar šiem uzņēmējiem. Un tad pa labi no manis. Vilnis Rantiņš, mašīnbūves un metāla apstrādes asociācijas pārstāvis. Guntars Mārciņš, SIA Groglas. Viņam blakām uzreiz ir viņa kolēģi, viņi viens otru ļoti cītīgi un čakli atbalstīs, Dace Ose arī no Groglas, un visbeidzot arī Elita Šmite no akciju sabiedrības Sidraba, kas arī tika vairākās prezentācijās pieminēts kā uzņēmums. Es uzdošu jautājumus, bet es aicinātu zinātniekus arī nekautrēties un papildināt vai izteikt savus komentārus. Lūk, malās būs mikrofons, un tajā brīdī, kad jūs vēlaties kaut ko teikt, paceliet roku, un mēs nodrošināsim, lai mikrofons nokļūst pie jums, un jūs varat piedalīties diskusijā. Pirmais jautājums, kurus vēlētos uzdot, ir par to, kāda ir bijusi līdzinējā sadarbība, ar kuriem zinātniekiem vai universitātēm jūs esat sadarbojušies, un varbūt ar kuriem zinātniekiem vai institūcijām jūs vēlētos turpmāk sadarboties, ar ko nav bijusi tik veiksmīga sadarbība. Jā, tad man jau ir grūti pateikt to, ja, tāpēc kad es pārstāvu vairāk kā 150 nozars uzņēmums, ja, un ja mēs skatāmies uz, tad jau praktiski mēs esam sadarbojušies ar visām pētniecības institūcijām, kas šeit ir klāt, un arī varbūt, un man ir grūti arī komentēt kopējo viedokli, jo 2 būs nākošā sēde, kur būs vēl tēmas tiks prezentēts, un tad to viedokli varētu izteikt daudz konkrētāk un daudz labāk. Šeit, protams, te blakus man sēž kolēģi arī asociācijas biedri, ar kuriem visciešākā saite ir tieši Cietvielu fizikas institūtam, un domāju ne tikai. Ja? Un ja mēs paskatāmies arī no prezentācijām, jā, arī ar fizikas institūtu mēs darbojamies, un saprotiet, bet kas ir man tā, mums tomēr vajadzētu arī, pētniecībā, attīstībā, tas ir ļoti labi, bet man būtu aicinājums tieši arī pētniecības iestādēm vairāk varbūt pievērsties tādiem, tieši ikdienas jautājumiem arī. Es saprotu, ka daudziem iepirkts iekārtas pa Eiropas finansējumu un 5 gadus nevar izmantot tādai, saimnieciskai darbībai vai biznesam, ja? Bet mums būtu daudz ciešāk sadarbība un daudz lētāk būt, ja mēs visus mērījums testēšanas varētu veikt Latvijā, ja? Un nebūt mums tie jāveic kaut kur Somijā vai Dānijā vai Vācijā, tas ir viens. Kas attiecās uz pētījumiem, tad manā uztverē mums vajadzētu, es aicinātu arī zinātnieks no savas puses vairāk tomēr kontaktēties tieši ar ražotājiem, ja? Jo mēs tādas dažādās jomās organizējam tikšanos, jāatzīst godīgi, kad ar zinātniekiem mēs tādas kopējās sēdes vēl ar Tehnisko universitāti esam taisījuši, ja? Bet pārējiem institūtiem, diemžēl, neesam taisījuši. Acīm redzot, lai tuvinātu tēmas dzīvei, tas būtu nepieciešams, jo es jau uzskatu tā, ka principā mēs strādājam jau neatkarīgā Latvijā vairāk kā 20 gadus, 22, ja? Un šeit ir tagad jāizvērtē arī tas jautājums, kas ir perspektīvs un kas nav perspektīvs, un ko mēs varam šeit Latvijā pielietot, vai kas ir pielietojams citās valstīs, ja? Un līdz ar to arī jautājums par finansējumu.
Bet papildu jautājums jums, atsaucoties uz to, ko jūs teicāt, bet tas nozīmē, ka Latvijas zinātnieku šajā nozarē piedāvājums īsti neatbilst pieprasījumam, ko uzņēmēji vēlētos sagaidīt? To gan es neesmu teicis, jo mēs strādājam tiešām ar daudzām, bet gribētos vairāk un gribētos, lai tiešām, jo saprotiet, ja mums apmēram 60% no nozares uzņēmumiem strādā uz kooperāciju piegādēm lielajām starptautiskajām firmām, ja, tad paši saprotiet, tā pievienotā vērtība nav tik liela, kā mums gribētos. Un dabīgi, ka šeit es ļoti uzmanīgi klausos un skatos uz zinātniekiem, ko mēs varētu veidot sadarbībā. Un vēl viens tāds jautājums, ko es gribētu ieteikt zinātniekiem, arī ir tas, kad mēs jau esam tā nozara, kas projektē un izgatavo iekārtas priekš citām tautsēmniecības nozarēm un arī zinātniekiem viss, kas ir vajadzīgs eksperimentiem un tā tālāk, nekautrēties. Mēs paši vēlni varam iztaisīt. Un tad es arī precizēšu jautājumu, tātad, ar ko jūs esat sadarbojušies un varbūt vispār kā jūs raksturotu to līdzšinējo sadarbību? Jā, mūsu uzņēmums sadarbojas, protams, mums ir tā saucamie dabiskie partneri, kas ir Cietuvela fizikas institūts un mūsu kolēģis Idrāva. Jo mēs esam galva produkta ražotājs, bet ražojam tādu saucamo nišas produktu. Tas ir diezgan šauram patērētāju lokam, vismaz šobrīd. Un man liekas, ka viena ļoti laba sadarbība, kas mums ir izveidojusies Cietuvela fizikas institūta, sēž man blakus, tas ir mans kolēģis Guns Mārciņš, kurš ir vienlaicīgi arī Cietuvela fizikas institūta doktorants. Un beidz arī praktisko darbu pie mums uzņēmumā šobrīd gan ļoti, ļoti nelielā apjomā, jo viņam ir jāpabeidz savs doktora darbs. Bet tā ir viena no tām iespējām, un es gribētu mudināt arī institūtus tomēr dot iespēju saviem jau doktorantiem, ja pat mudināt vai veicināt to, lai viņi iet uz ražošanas uzņēmumiem. Un it īpaši uz tiem ražošanas uzņēmumiem, kuri cenšas investēt pētniecībā, jo to gan mēs redzam, ka līdz šim ir bijuši piedāvāti granti dažādi, un doktoranti tā īsti pie mums nenāk. Kur ir tā problēma, mēs īsti vēl neesam sapratuši, vai tas ir institūta pusē, vai tas ir tāpēc, ka doktoranti ir slinki. To mēs nezinām, tas vēl ir jāpēta. Tā kā viena daļa ir tā, kā citējot klasiķi, ka kadri izšķir visu. Un vēl viena lieta, ko Grantiņa kungs jau minēja, ir šo iegādāto. Tā varbūt ir tāda tehniska problēma, bet man liekas, ka šī problēma drīz izvērtīsies diezgan globālā, vismaz Latvijas mērogā, jo mēs zinām, ka zinātniskie institūti, kā jau jūs minējāt, ir iegādājušies ļoti daudz iekārtas, bet lielākā daļa šo iekārtu ir iegādāts par Eiropas struktūra fondu līdzekļiem, un tā tad izmantojams tikai pētniecībā pārsvarā, un viņas nevar izmantot komerciālai darbībai. Šeit mēs nonākam atkal tā kā pretrunā, jo tātad no vienas puses mums ir iekārta, bet kā mēs komercializēsim šīs zināšanas, kas ir iegūtas ar šo iekārtu, vai uzņēmums var pasūtīt institūtam pētījumus. Varbūt detalizētāk var komentēt paši pētnieki par šo. Kā jūs redzat šo risinājumu? Un tad arī ir, saprotu, komentārs. Īsti jau tā nav, kad vispār Eiropas struktūra fonda iegādātajām aparatūrām būtu izmantojama tikai nekomerciāliem mērķiem. Valsts pilnnozīmes pētniecības centru ietvaros, un manuprāt tā gandrīz ir visos valsts pētniecības centros, ir paredzēta kaut kāda noteikta daļa saimnieciskās darbības, kurai bija cits līdzfinansēšanas mehānisms, un mūsu gadījumā mēs, ja runājam par to nanostrukturēto materiālu konstrukciju un kā viņi sauc tur to valsts nozīmes pētniecības centru, tad mēs izmantojam de minimis atbalstu, kas patiesībā ļāva mums neciest no tā, kad komercializētā sadaļa ir ar citu līdzfinansējumu, un tā pašā laikā deva iespēju arī sniegt pakalpojumus ar tām aparatūras vienībām, kas tiks un tiek iegādātas šajā valsts nozīmes pētījums centra ietvaros. Piemēram, mēs varam arī iznomāt tīrtelpas, izbūvētās komercializācijai un dažādas citas lietas. Bet, lai šo īpatsvaru palielinātu, patiesībā industrijas ieguldījumam būtu jābūt palīdzēt institūtiem, kuriem, diemžēl, esošā finansējuma ietvaros nav līdzfinansējums pieejams, lai mēs varētu līdzfinansēt tādā apjomā,
Un tādēļ, manuprāt, industrijai vajadzētu saprast to, ka līdzfinansēt šāda veida komerciāli izmantojumu infrastruktūru ir izdevīgāk nekā iegādāties viņu savā vajadzībā un saistīties ar attiecīgiem institūtiem un meklēt tās iespējas un ieguldīt mazāku naudu, bet tomēr iegūt pieeju un tā pašā laikā arī speciālistus, ko bieži vien, es domāju, mūsu nepārāk lielie uzņēmumi var atļauties augot darbiem, kas varbūt nav 24 stundas dienā vai kaut vai 8 stundas 5 dienas nedēļā, vajadzīgi darbinieki. Un šos darbiniekus rekrutēt kaut kur no institūtiem. Jā, paldies. Un Mārtiņš Rutkis, ja nemaldos. Varbūt jums ir komentārs, vai šis paskaidrojums jums deva kaut kādu skaidrību, kā varētu sadarboties un izmantot to, ko jūs vēlaties? Mēs esam vairākas reizes droši vien ar Cieto fizikas institūtu runājuši par dažādu iekārtu kopīgi iegādi iespējams, un ka uzņēmums varētu daļai finansēt. Bet šeit parādās tā plaisa, kas pastāvēs vienmēr. Uzņēmums izsver. Man vajadzēs, piemēram, 2 mērījumus gadā uz šo mikroskopu, kas maksā 2 miljonus. Es vulgarizēju, protams. Bet vai es gribu ieguldīt 500 000 tajā, lai veiktu 2 mērījumus gadā. Šeit vienmēr būs šī plaisa un būs nepieciešams. Tā ir tā vieta, kur es arī redzu, kā varētu nākt iekšā šis papildus finansējums. Jā, uzņēmums droši vien piedalīsies tajās nozerēs, tātad tajās sfērās, kas tam viņam būs interesants, bet vienmēr arī izsvērs to rentabilitāti. Vai tas mūsu ieguldījums atsver to, ko mēs dabūsim pretī. Paldies. Un Elita Šmita, lūdzu, no akciju sabiedrības Sidrabi. Tā, mums jau ir ļoti ilglaicīga sadarbība, ļoti veiksmīga ar Latvijas Cietvielu fizikas institūtu jau ilgus gadus. Es varbūt komentēšu, ka mūsu uzņēmuma specifika ir tāda, ka mēs pārsvarā jau paši darbojamies pētījumu un inovāciju jomā, jo mums ir iekārtas, kas ir vienmēr speciālas, nestandarti, viņas vienmēr tiek jaunas izstrādātas, ja? Tā kā mums pašiem arī pētnieciskā laboratorija, un šī ilglaicīgā sadarbība sākotnēji sākusies vairāk tieši ar analīzēm, teiksim, kaut kādu plāno kārtiņu pārklājumu analīzēm un strukturēšanu. Bet tagad, esot dažādām atbalsta programmām, kas ir klāt, mēs tagad sadarbojamies vairāk arī tieši tehnoloģisko procesu jomā. Tas ir pašu pārklājumu jomā, kur mums, teiksim, ir būtiski Cietvielu fizikas institūta tieši kompetenci un pat ekscelenci dažos pārklājumu jomās. Un kas, teiksim, būtu vairāk vēlams, ir arī tā pati infrastruktūra. Diemžēl, ja, tāpēc, kad tieši arī pašu vakuma pārklājumu iekārtu jomā, ja, nevienmēr, teiksim, varbūt arī visi tie fondi tika izmantot tā, ka tur bija reālas augstas klases iekārtas, ja, kas varbūt attiecas tieši uz vakuma pārklājumu jomu. Ko es gribētu varbūt vēl uzsvērt, ja, kad Latvijai tā ir unikāla iespēja, kad mums ir šāda vakuma pārklājuma industrija, jo tas būtībā ir mantojums no Padomju Savienības laikiem, kas bija, jo Sidraba ir radusies kā viens no Padomju Savienības centriem tieši konkrētā vakuma pārklājuma jomā, un šāda industrija un kompetence nebūtu nav ne katrā valstī. Ja? Un es domāju, ka tas būtu ļoti svarīgi mums visiem izmantot un arī to potenciālu iespēju, jo būtībā no šīs industrijas veiksmīgi investīciju un sadarbības jomā radās arī mans kolēģis, kas ir blakus, ja, tātad Sijā Groglās, ja, un es domāju, ka ir visnotaļ potenciāls kopā visiem sadarbojoties radīt vēl arī citus uzņēmumus šādus Latvijā. Ir skaidrs, ka mēs šeit šodien runājam ne tikai par nozari kā tādu, bet arī par potenciālām jomām, kuras varētu attīstīt tālāk, kas savukārt nestu pievienoto vērtību uzņēmumiem un radīt jaunas darba vietas un tātad kļūtu par ražošanu. Vai šie pārklājumi tā ir tā joma, ko jūs redzat, kur varētu attīstīt vēl tālāk kā uzņēmumu? Pārklājumi būtībā jau pārklājumi ir tā, ka mūsu saikne pārklājumiem, ka mēs ražojam tieši šīs iekārtas, kas veic šos pārklājumus, ja? Un mūsu uzņēmums specializējas tieši jaunāko tehnoloģiju komercializēšanai. Tātad mēs radam iekārtas, kas ir jaunākajām tehnoloģijām. Ja tehnoloģija radusies, tad tam mēs radam iekārtas. Ja? Un tā kā
tehnoloģiju joma arvien attīstās un mūsu, teiksim, niša, tā kā tās ir plānās kārtiņas, visnotaļ ir nanotehnoloģijas, tad viņas pielietojas arvien plašākā mērogā un jomā. Un tātad mums ir atbalsts konkrētiem dažādiem tehnoloģiskiem procesiem, vakuma pārklājumos arī no Cietvielu fizikas institūts dažādās nozarēs, kā medicīna vai jaunākās, kas ir litija baterijas un citos, jā, tad mums ir potenciāls visnotaļ radīt kopsadarbības produktus, jā, un projektus ar dažādiem pasūtītājiem. Jautājums, vai uzņēmēji jūs jutāties un bijāt gana daudz iesaistīti, un es šeit laikam gribētu, lai vispirms atbild Vilnis Rantiņš, vai komunicējot ar uzņēmējiem, vai viņi jūtas iesaistīti šīs stratēģijas izstrādē un ka viņu intereses un vēlmes tiek uzklausītas no zinātnieku puses? Ziniet, domāju, ka pagaidām nē. Ja? Es tā ceru, ka mēs iesaistīsimies aktīvi, ja? bet šis ir tāds pirmais tāds fórums, ja? kur zinātnieki prezentē savas tēmas un arī to, kas ir šeit pielietojams un kas nav. Bet es domāju tā, principā virzieni ir interesanti, jo sevišķi, kas saistīts ar nanomateriāliem, tehnoloģijām, tur es domāju, ka tā ir ļoti interesanta lieta un nākotne. Ja? Tas, kad mums pašreizajā momentā ir it kā, es tā uz pirkstiem 3 uzņēmumi, ja? Kas ar nozarē, kas ar to nodarbojās. Jo Groglas jau arī, viņš gan nepārstrādā metālu, bet viņš ir mūsējais. Ja? Tā kā, bet, un es te esmu pielicis tādas vairākas izsaukuma zīmes pie tēmām, un es domāju, ka mēs vēl ar kolēģiem no institūtiem apspriedīsim tos jautājumus sīkāk, lai varētu normāli izteikt viedokli, un varbūt arī konsultēšos ar saviem kolēģiem no asociācijas. Groglas? Nē, man tikai tāds varbūt īsts komentārs, ka industrijas un zinātnes dialogs, tas ir tāds, mums veidojās ar Cietvielu fizikas institūtu gadu garumā, un arī tas veidojas uz personīgiem kontaktiem, un kuras redzu varbūt, ka industrijā pietrūkst zinātnieku menedžeru. Tā tad nav to cilvēku, kas varētu izprast šīs pašreizējās tehnoloģijas, izprast detalizēti, saprast, ko šī tehnoloģija vai šī inovācija, kas ir ienākusi, piemēram, kaut kur pasaules literatūrā, jeb tepat pie mums nopublicēt, ko šis var dot man kā uzņēmējam. Un tas ir atkal, mēs atgriežamies pie tā paša, kadri izšķir visu. Tā ir atkal tas pats loks, ko minēja Šternberkungs savā prezentācijā, izglītība, inovācijas uzņēmējs, un tam ir jābūt visam šim lokam ir jābūt saistītam. Tā, Elita Šmita, un tad... jā, teiksim, ko es domāju, kas būtu izšķirošais zinātniekiem skatoties uz pētījumu jomu, ja arī tās ir plānās kārtiņas un, teiksim, ir ekscelents tajā jomā, varbūt vairāk paskatīties arī uz tiem izaicinājumiem, kuri ir tieši ražotājiem šajā tehnoloģiskā procesa jomā, kuri varbūt ir nemazāk, teiksim, nemazāk izaicinoši un nemazāk perspektīvu atrisināšanā, ja? Nedomājot tik daudz, teiksim, tīri par fundamentālo pētījumu, bet, pēc tam par viņu saistību arī ar iespējamo pielietošanu un konkrētām vajadzībām, bet jo vairāk, teiksim, ir šādi atbalsta programmas kā pētniecības un jauno tehnoloģiju izstrādi, jo vairāk mums ir iespējas dziļāk kontaktēties un sadarboties, un arī, kā dats teikt, cilvēkiem ir vairāk saprotams un vairāk lietas notiek. Rantiņkungs, jums bija kaut kas sakāms, vai jums bija? Varbūt es gribētu vienu komentāru arī pateikt, ar ko es esmu saskāries, strādājot kā Groglas pārstāvis, kad Groglas ir ražojošs uzņēmums, un laika no laika gadās kaut kāda, ķibele, kaut kāds jautājums, ko mēs nemākam atbildēt. Un tad līdzšinējā pieredze ir tāda, ka es eju uz institūtu, meklēju, teiksim, cilvēkus, kuri nodarbojās ar kaut kādu konkrētu lietu, es viņam sarunāju, kad viņš var to paraugu nomērīt,
Un tad, kad iet runa par kaut kādu finansiālo aspektu, tad parasti īsti nevienam nav skaidrs, vai mēs darām to par paldies vai par smukām acīm. Praksē bieži vien ir svarīgi uz kādu zinātnisko institūciju aizsūtīt savus paraugus un prasīt, lai viņi noskaidro kaut ko to un piestāda mums rēķinu par saviem pakalpojumiem, kas īstenībā pašlaik Latvijā es tādu praksi neesmu redzējis. Un tas būtu tīri kā mums kā ražojušam uzņēmumam ērti, ka mums ir problēma, mēs aizsūtam problēmas aprakstu kādam zinātniskam institūtam, un viņi pēc tam kaut kādā noteiktā termiņā dod mums savu pētījumu rezultātu. Lai ievieš šādu sistēmu, tam traucēklis ir administratīvi? Es nezinu, kas traucē. Es zinu, ka tāda sistēma nav. Jā. Bet tas būtu tas, kas uzņēmējiem būtu ērti. Tas būtu ērti. Jā. Tas būtu ērti, ka mēs varam iedot, un pēc tam mums piestāda rēķina par zinātniskiem pakalpojumiem. Jā. Man liekas, Rantīnkungs laikam bija, vai mēs varam iedot? Mums ir daudz komentāru. Mums vispirms laikam bija pieteicies, tagad man ir Šternberga kungs, jāpasaka precīzi. Tas paliek jums, tur ir mikrofons. Jā, varbūt daži komentāri. Es varbūt sākšu ar to, ko Rantīnkungs Vilnis teica. Jā, viņi, protams, ir asociācijas priekšsēdētājs, jā, tā ne tikai pārstāv šeit, un arī prieks atzīmēt, ka šī asociācija kopā saražo 4. daļu no visas Latvijas IKP, ja, arī to atzīmēt, iekļaujot šos uzņēmumus. Un otrkārt, es gribētu teikt, jā, kad Vilnis minēja, kad mēs, netiekamies, tas ir ļoti, varbūt tā mēs personīgi tiekamies vairāk, bet atceramies kompetenci centru veidošanās laiku, tad mēs tikamies regulāri, un tas bija vienā ziņā skaists laiks, un arī tā kompetenci centra, šī sadarbība, kas tieši ar Sidrabu un Groglās, es negribu piekrist, ministrijas pārstāv teica, ir nabaga viss, viņi ļoti labu naudu var ielikt, teiksim, kompetenci centra šajos te projektos, ja, tā kā tā gluži nav, protams, jāskatās, kādas problēmas risina, ja tās ir ļoti smagas problēmas, tad nauda arī ļoti liela, ja, bet šeit viņas ir ņemamas, ja. Un, ko es vēl gribēju teikt, ja par to tālāko, ja, sadarbību, protams, mēs runājam par plānām kārtiņām un tāda pārklājuma, te ir divas lietas, ja, jāsaprot, gan plānās kārtiņas, tātad pirmkārt tas ir, izmantošana ir divi momenti, ja, pirmkārt mēs izmantojam mazāk izēju materiālu, kas ir ļoti labi sevišķi Latvijā, kur to nav, ja, otrkārt enerģijas, šo ierīču veidošana darbībai ir daudz mazāka nekā atkal mēs ietaupām enerģiju, ja, bet treškārt ir tas, kā infrastruktūra, kā arī šeit, kurš te minēja no mūsu kolēģiem, ja, lai tas visu šo te apskatīt, izpētīt, tagad tā ir ļoti dārga salīdzinoši ar to, kad mēs varējām uz galda stūri sazāģēt tur metāla vīlu vai ne, apstrādāt un kārtībā, ja. Tā kā te ir tas zināms tāds kompromiss, jāatrod, kā pareizi iet. Un vēl varbūt arī Vilnis šeit minēja, ja, ka mēs tikāmies, ja, viņš kaut ko pieminēja tā, nevis tikai pārkausēt metālu. Man arī būtu tāds uzaicinājums, teiksim, sarkanais metalurgs pārdzīvoja, tāpat kā pārdzīvoja vakumu pārklājumu, par Liepājas metalurgu šeit, par Sidrabu, ja. Bet, acīm redzot, ja Liepājas metalurgs būtu sācis ražot, teiksim, vēja ģenerators, ja, tas ir high-tech produkts, ja, būtu gan darbs, gan tur labs metāls, viņus liekam jūrā, ja, cilvēkiem darbs, ja, enerģija nāk, ja, bet tas būtu viens no ceļš, kas varbūt ne tikai pārkausēt un tur, ja. Un otrais, es domāju, tas varbūt nepatīk, varbūt Salaspils, ja, kolēģiem, viņi ir šeit vēl, ja, bet manuprāt, ka mūsu Nokia varētu būt magnetiskie hidrodinamiski sūkņi, ja, šķidrā metāla, tas ir tik unikāls produkts, ja, nav nekur pasaulē, un tas varētu būt, manuprāt, Latvijas Nokia, ja mēs tā runājam, ja. Paldies. Tikai jācer, ka jūs esat šo pašu priekšlikumus izteicis arī uzņēmējiem, lai viņi arī zinātu. Jā. Arī to dara, ja? Jā, paldies. Es sapratu, Māja. Jā, tas ir dabīgi, tāpēc nepavēlt uzaicināju, ja jums ir jāizgatavo eksperimentālās iekārtas vai kaut kas, kas ir vajadzīgs pašiem, un arī ja mēs runājam par plāniem pārklājumiem, ja, dabīgi, tas ir ļoti interesants un vajadzīgs process, un mums vairāk uzņēmumu, kuri, es domāju, pat būtu gatavi arī šo to paeksperimentēt pie sevis, ja? Bet tā kā, jo te jau ir tā sadarbība tādā veidā, viņi vairāk veidotas, bet redziet, kas ir, viens jautājums jau ir, kolēģi jau te teica, uzņēmēji ļoti pragmatiski cilvēki, ja? Jo viņi rēķina katru santīmu simtdaļu.
konkurence pasaules tirgu ir dramatiska, un tāpēc arī mēs ļoti labi izsveram, vai mums tiešām vienreiz gadā aizsūtīt uz pārbaudēm savus izstrādājumus uz Vāciju, vai ieguldīt naudu iekārtā šeit, jā? Bija jums, laikam, jautājums, jā? Jā. Edmunds Tamanis, Daugavpils Universitāte. Atbildu uz jautājumu, kāpēc nav rēķins no... Šeit ir tieši tie 5 gadi. Tāpēc, ka pilnu ciklu, lai izmērītu dažādas paraugus, tur ir vajadzīgs vesela virkne iekārtu, un vismaz 1, 2 noteikti būs no ERF fondiem, un tāpēc nevarēs piestādīt rēķinu. Otra lieta šeit pavīt, kāpēc tad zinātnieki nepievērš savu skatu tieši uz problēmām, kas ir vajadzīgas rūpniekiem. Tāpēc, ka zinātnieku izdzīvošana ir atkarīga no viņa publikācijām. Tātad no zinātniekiem pieprasa kvalitāti, un kvalitāte ir viņu publikācijas un citētas publikācijas, un zinātnieki strādā uz to, lai publicētos, lai piesaistītu ar šīm publikācijām, tad var piesaistīt projektu naudas, ja? Tātad, lai būtu pētījumi, kas ir vajadzīgi tieši ražotājiem, ir vajadzīgs mērķtiecīgs finansējums tieši orientēts uz šo, kas tātad kopīga kaut kāda infrastruktūra pirmkārt atvērta, par ko jau vakar arī runāja daudz, un otrkārt mērķtiecīgs finansējums tieši šiem pētniekiem, kuri strādā priekš rūpniekiem. Rūpnieki paši to nevarēs nofinansēt, tas ir skaidrs, un protams, arī valsts atbalstam jābūt lielākam. Es domāju, ja mēs uzjautājam ražotājiem, vai valsts atbalsta to, ka ražotāji iegulda zinātnē, vai mums ir nodokļu politika tāda, ja? Man šķiet, ka nē, Lietuvā, Igaunijā jau sen tāda ir. Jā, tātad tie ir arī politiski jautājumi. Bet jūs kā zinātnes pārstāvis, vai jūs redzat šādu iespēju, kur mums teica, ka zinātnieki piestāda rēķinu uzņēmējiem par uzņēmēju pasūtītu eksperimentu vai pārbaudi? Mums ir jāpagaida, kad paiet 5 gadi, un tad mēs piestādīsim rēķinu. Jā, bet laikam uzņēmējiem īsti nav laiks gaidīt 5 gadus. Varbūt tas mans komentārs vairāk bija vērsts uz to, ka principā tā sistēma kā tāda neeksistē, ka varētu pat piestādīt. Jo, kad es prasīju, kā tā mēs norēķinamies par to laiku, tiem resursiem, kas ir izstādīti, tad atbildi parasti ir, es nezinu. Vēl tad vērsieties Daugavpils Universitātē, mums ir sastādīts cenrādes, ir tehnoloģija pārneses kontaktpunkts, tur ir visas izmaksas. Bet acīm redzot, jebkurā gadījumā tas ir temats, par kuru ir vērts runāt atbildīgās institūcijas līmenī. Jums komentārs ir, pirms es dodu vārdu. Es gribēju vienkārši nedaudz papildināt par to programmu, ko jau vairāk kārt šeit minēja kompetences centru programmu. Un mums ir, valstī vispār figurē 2 veidu izpratni par kompetences centriem. Ir divi nosaukumi. Tātad ir šie 6 kompetences centri, kuros apvienojās uzņēmēji, un kas veic rūpnieciskos pētījumus pārsvarā. Un tātad otrs ir, es pat nezinu, ja godīgi, kas ir šis otrs jēdziens, ko es arī sastopu pa brīdim Izglītības un zinātnes ministrijas dažādos dokumentos. Un arī uzņēmuma apvienības. Tātad kompetences centri, par kuriem es runāju, un mēs konkrēti ar Sidrabu esam vidas bioenerģētikas un biotehnoloģiju kompetences centrā. Tā ir pirmā. Jā, tā ir programma, kurā tātad uzņēmējs pirmo reizi man ir jāatzīmē. Tā ir pirmā programma, kur uzņēmējam ir iespēja saņemt atbalstu par ieguldījumiem pētniecībā. Un es domāju, ka visi to novērtē, jo ja visas iepriekšējās atbalsta programmas bija orientētas un ir orientētas uz ļoti konkrētu rezultātu, tātad ir jāsasniedz konkrēts rezultāts, lai saņemtu atbalstu finansējumu. Un šim rezultātam ir jābūt arī ilgtspējīgam. Tad šī kompetences centra programma būtiski un fundamentāli atšķiras ar to, ka uzņēmējiem ir iespēja ieguldīt līdzekļus un saņemt atbalstu par šiem ieguldījumiem pētniecībā, ņemot vērā to, ka pētniecības projekti var beigties arī negatīvu rezultātu. Tā ir ļoti, ļoti, ļoti būtiska lieta, kuru noteikti vajadzētu arī,
es nezinu, kādā formā, bet šim būtu nepieciešams turpinājums. Jo mēs redzam, ka mums ir tā iespēja tātad eksperimentēt ar kaut ko diezgan dārgu varbūt, ar lietām, kurās droši vien uzņēmums pats nebūtu ieguldījis līdzekļus, skaidri nezinot, ka rezultāts būs pozitīvs. Bija komentārs vai jautājums kungam blakām, Gelīša kungam. Es gribēju mazliet pāris vārdus par vispār saikni no zinātnisko pētniecības līdz ražošanai. Mēs esam mazliet aizmirsuši Latvijā, kad visās valstīs ir starposmi šeit. Fundamentālie pētījumi, lietiskie pētījumi, tehnoloģiskās izstrādes, arī konstruktūras un ražošana. Un mēs tagad kaut kā gribam tos vidas posmus izslēgt un iet uzreiz mocīt zinātnieks, lai viņi rada kaut ko praktisku. Un ražotāji mocās, viņi nevar to produktu izmantot. Un nevar izmantot tieši tā iemesla dēļ, ka trūkst ārkārtīgi būtiski starposmi. Teiksim, es runāju šī gadījumā par Zinātņu akadēmiju Latvijā, kas kādreiz bija. Visiem pētnieciskiem institūtiem bija konstruktoru biroju eksperimentālās ražošanas. Un tad radās fizikas institūtam sūkņi gāja pa visu Padomu Savienību, pēc tam pa pasauli līdz Amerikai, tikai tāpēc vien, ka blakus bija spēcīgs konstruktoru birojs, kur atstāja to sūkņus. Tagad institūts uzņēmēs to funkciju, kur viņam nemaz nevajadzētu darīt. Otrs piemērs, es no savas dzīves gribu piemērāt. Mēs 70. gados strādājam pie ļoti aktuālas tēmas par akustisko sistēmu skaļu un dzesēšanu un gribējām ieviest radiotehnikā. Nonācām tik tālu, kad, magnetisko šķidrumus mēs izstrādājam jau 70. gada vidū, un apmēram 5 gadi mums pagāja, kad mēs rūpnīcā ar rūpnīcas tehnoloģisko laboratoriju novedām gandrīz līdz tam, kad viņi var izmantot, ielējot jau skaļuņus. Diemžēl tas viss noplīt ar radiotehniku. Tagad to ieviesuši ir Japāņi, viņi pelna 100 miljonu gadā, kur radiotehniku varēja pelnīt, bet tas ir pagājis etaps. Bet jebkurā gadījumā nevarēs zinātniskās iestādes sevišķi, ja tie ir fundamentāli, viņi nevar uzreiz uz rūpniecību atnest. Tur var izstieptas un darīt nekas neiznāks. Tagad gāja runa par Nokia. Es ieklausījos, principā mūsu magnetisko šķidrumus tagad varētu arī mēs ar sviedriem diskutējam. Viens tās priekšlikums, ka attīstīt tādas miniatūras dzesēšanas sistēmas, teiksim, priekš čipiem. Mēs varam pielikt prakšā, mums ir fundamentāla pētījuma, kā tur ķermeņa dzesēšanu var palielināt ar magnetisko lauku, magnetiskiem šķidrumiem, bet mēs nekad nevaram novērtēt tehnoloģisko pusi un komerciālo pusi visvairāk. Un mēs varam runāt, vienmēr tie priekšlikumi paliks abstrakt un vienmēr mūs rās par to, ka mēs nodarbojamies bez formālām lietām un ražotāji vienmēr raus kaut ko, ja neko praktiski nedodiet. Šeit ir noteikti vajadzīgi pacelt jautājumu par starpposmiem. Eiropa projektos it kā tagad ir, tur ir rūpnieciski eksperimentāli pētījumi, it kā tas viss nodibināts, bet tik vienkārši tas lietas nenotiek. Jābūt īstiem starpposmiem, kur nāk iekšā zinātnes nauda, nāk iekšā rūpniecības nauda un kopā strādā pie tehnoloģijas. Rantiņa kungam ir komentārs. Es jums pilnīgi piekrītu, bet šeit jau nevaram galīgi teikt, ka nekas šī it kā starpposmos netiktu radīts. Ir veidota daudz, vairāk ir šodien tehnoloģijas pārnes centri, es pilnīgi piekrītu jums, ka viņi pilnībā neizpildās funkcijas, ko vajadzētu darīt no viss, kā saka, ar pētījumu, un to praktisko pielietojumu, jo tur jums ir pilnīgi taisnība. Es esmu lielāko daļu savu mūžu nostrādājis uzņēmumos, un tieši tas process, jo redziet, kas ir, to izstrādājumu un jauno veido jau inženieri, viņi pārņem no zinātnieka to ideju un materializē viņu, un tas posms tiešām, jāsaka pilnīgi godīgi. Mums ir inženieru biroji, praktiski bija savā laikā visi iznīcinājās, vai paši vai savādāk,
un pašreizajā momentā mēs pie tā strādājam savā nozarē ļoti nopietni, lai tāda veidoties. Nu, pirmie jau ļoti spēcīgs konstruktoru birojs ir Sidrabei, dabīgi, jā, un arī veidojās pārtiks rūpniecībā, un vēl daži tādi iedīgļi ir. Tā kā, un tas jau ir tas, ar ko var turpināt strādāt. Tāpēc ļoti liela uzmanība mums jāpievērš tieši inženiertehniskā personāla sagatavošanai. Bet, ja mēs paskatīsimies uz šodien, cik tālu mēs esam nonākuši, tad pagājušā gadā fizika lika 4,23% no visiem vidusskolu beidzējiem, ķīmija lika 4,23%, un fizika lika 9% no visiem vidusskolu beigušiem. Kolēģi, no kurienes mēs ņemsim cilvēks augstākai izglītībai, vai nu ievedīsim, vai domāsim kādā veidā tomēr pamat izglītību sakārtot. Jo jāatzīst ir pilnīgi godīgi, ka 95. gada izglītības reforma bija kļūda. Bet es gribētu uzdot vēl vienu jautājumu, kas vairāk būtu adresēts zinātniekiem. Ne tikai skolēni arvien mazāk izvēlas eksaktās zinātnes, bet arī šeit panelī, būsim godīgi, uzņēmēji pārstāvēti diezgan mazā skaitā. Ir pārstāvēti 2 uzņēmumi un asociācijas pārstāvis. Es atvainojos, te jau ir jautājums par pašu organizāciju. Piedodiet, es vakar saņēmu ziņu par šodienas paneli. Jo es saprotu, ka tas jūs lauciņā, jo tāpēc arī man ir jau tāda pārklājuma, ka man jau jābūt tagad citā vietā. Jā. Bet uzņēmēji, kā domā, vai interese zinātniekā domā, vai interese no uzņēmēju puses arī ir izrādīta, jo mēs šeit kā visu laiku prasam, vai ir diskusija, vai ir savstarpējā sadarbība, ko saka zinātnieki. Ka noteikti tā interese ir, un varbūt tas ir ģeogrāfiski, varbūt doma pārlēt pār dzelzceļam, bet katrā ziņā šiem uzņēmumi viņi visu laiku, un viņi ir, tā saka, ilgspējīgi, teiksim tā. Mēs domājam arī šeit uzliktās tehnoloģijas, ja, Ski Enable tehnoloģijas, un tajās ir jāstrādā. Un arī, ko šeit minēja, protams, Rantiņa kungs, tas nav tā, ka tā nav problēma skolniekiem. Visā, teiksim, Eiropā, arī Obama, ja, Amerikā ievieš beidzot skolā saucamo STEM sistēmu, Science, Technology, Mathematics, Engineering, un tas ir jāsāk, ja, Piebalgs, kas tagad ir komisārs augstais visās, nogriez šo iespēju, ja, tas nedrīkst atkārtoties. Nav tas, ka, teiksim, mūsu fizikas matemātikas fakultātē netiek prasīts iestāja, teiksim, pārbaudījums vai ir bijis fizikā. Ķīmijas medicīnas fakultā arī ķīmijā, ja? Bet kāpēc? Tāpēc universitātes cīnās par studentiem, ja viena universitāte nolaiž latiņu, otra arī. Tā kā ir jābūt, izglītība sākās jau, neteiksim, no bērnu dārza arī kaut kur. Tas ir svarīgs jautājums, jā, bet mums šobrīd laikam ir vēl svarīgāk saprast, kas notiks turpmākos 7 gadus ar industriju, un 7 gadu laikā laikam mēs īsti nevaram cerēt, ka pēkšņi daudz vairāk mums būs zinātnieki. Jā, jums un pēc tam jums. Paldies, Andrejs Siliņš, Latvijas Zinātnes padome. Šeit es gribētu mazliet izteikt pirmkārt komplimentu Fidea par to, ka jūs tiešām ļoti aktīvi iesaistījāties šajā procesā. Kaut daudz, kas ir sasteigts, bet ne jūs vaina dēļ. Un šeit tik tiešām jāpaskatās mazliet ir no valsts administrācijas puses uz šo problēmu. Jo problēma šī te viedās specializācijas stratēģijas izstrāde bija zinām vairāk gadu atpakaļ. Bija zinām, ka tāda ir jāizstrādā. Un organizēta viņa tika, manā uztverē, ļoti haotiski. Respektīvi pēdējā brīdī, un jūs būtu gribējuši, lai tas ir ātrāk. Es kā zinātnes padomes pārstāvs, esmu tādā darba grupā, kur izstrādā pamatnostādnes, zinātnes un tehnoloģijas attīstības, inovācijas pamatnostādnes. Tur tajā, kā teikt, lielajā dokumentā šis te viedā specializācijas stratēģija ir viena no komponentēm. Bet šie komponenti ir ļoti, ļoti svarīgi, tieši tādēļ, kā tas te ir rakstīts, jo tas ir pamats un varbūt tāpēc arī tiek tagad steigts, jo ja viņa nav, tad struktūra fondu miljards vai kaut kas vispār var neparādīties. Ja? Bet šo stratēģiju tik tiešām, un te es ļoti labi saprotu tieši uzņēmējs, vajadzēja palēnām, vajadzēja ne tikai izglītības zinātnes ministrijai, vajadzēja ekonomikas ministrijai kopīgi veidot šo te, varbūt jūs to pasūtījumu, pusgadu atpakaļ.
tad jūs paspējat saulēcīgi informēt, ka būs tāda diskusija, tāda būtu vairākas diskusijas. Jo šeit viņi iznāk sasteigts, Gradniņkungs pārstāv tur lielu skaitu uzņēmumu, varētu teikt, ļoti jauki. Mums ir interesi ļoti daudz uzņēmumiem. Bet no otras puses varbūt daži, kuri varētu uz priekšu. Mums pagaidām ir grūti paskatīties tādu sajūtu uz kaut kādu perspektīvu, ja kaut ko uzķerts tādu, ko tieši to vieduma momenti. Ja? Skaidrs, ka laika trūkums ir acīm redzams, sevišķi ņemot vērā 1. jūlija termiņu. Ja? Labs darbs, kas ir padarīts, un es ceru, ka jūs laikā to izdarīsim un būs aptauja un vismaz pret Eiropas Savienības prasībām Latvija būs izpildījusi to, kas ir jāizpilda laikā. Jo tā ir viena no pārspīlētas birokrātijas problēmām - izdarīt kaut ko laikā. Šajā stratēģijā, paldies, svarīgs arī ir uzņēmēja viedoklis. Ņemot vērā, ka 1. jūlijas ir deadlines, jeb pēdējais termiņš, vai jūs redzat, ka ir gana daudz laika, lai pagūtu iestrādātajā arī jūsu interesi? Vai vienkārši nav izvēles? Pamaz jau tā laika ir, palikusi nedēļa, runāsim godīgi, ja? Tāpēc laiks ir minimāls un dabīgi. Es kā asociācijas vadītājs nevaru un negribu uzņemties, kad es viens esmu tas gudrais, tā būtu galīgā muļķība, ja? Man ir noteikti jārunā ar kolēģiem un uzņēmējiem. Mums jāpadiskutē savā starpā, ja? Paldies Dievam, ka mums ir 27. paplašinātā valde, tad tajā laikā man būs viss tā dokumentācija, mēs to jautājumu izskatīsim. Es nezinu, vai šeit ir izglītības zinātnes ministrijas pārstāvis? Nav. Jā. Jā. Man arī gribētos tādu vienu mazu akmentiņu iemest tajā dārziņā. Jo Rantiņa kungs mūs, protams, vienmēr ir ļoti labi pārstāvējis un aizstāvējis mūsu intereses visos organizētajos fórumos, bet šajā gadījumā, es domāju, tiešām un piekrītu viņam, ka ir bijis jādiskutē ar uzņēmējiem, jo ja mūs nesaistītu saites ar Fidea, un mēs aktīvi nekomunicētu par šo fórumu, tā informācija bija diezgan tāda minimāla. Mēs saņemam e-pastu, ko no manis tur grib? Kas tas tāds? Tur tā kārtējā parunāšana kaut kāda. Ja? Tā kā tā ir arī komunikācijas stratēģija. Dācis, es gribēju teikt, kad par viedās specializācijas stratēģiju strādā 3 ministrijas. Tātad jūsu tiešā ministrija, ekonomikas ministrija, Finanšu ministrija un izglītības ministrija. Tas nav šis, varbūt, es nezinu arī no kā jūs varējāt saņemt šo e-pastu. Es domāju, ka ne no izglītības ministrijas. Jā. Tā kā ekonomikas ministrija mēs paļaujamies arī uz saviem partneriem ekonomikas ministrijā, ka tā sadaļa, kas ir ar uzņēmējiem, tālāk arī tiek. Es zinu, ka mums ir vēl 2 komentāri, bet varbūt pirms tiem komentāriem viens būtisks jautājums, ko es gribētu, lai jūs atbildat. Aizmirstot visu to, ka nav laika, jo, acīm redzot, ir tikai 2 iespējas, vai neko nedarīt, vai tomēr kaut ko darīt. Jautājums tad ir, kādi ir tie nākamie soļi? Es saprotu, ka situācija ir sarežģīta, bet ir idejas, tad kam būtu jābūt tiem soļiem? Kas tagad ir jāveic? Nē, es jau sev esmu nozīmējis nākamos soļus, ja? Dabīgi es arī 2 būšu uz prezentācijām, ja? Un es noteikti, kaut vai savus īsās piezīmes, ja ne savādāk, ja? Noteikti, bet es gan gribētu arī visas prezentācijas, es nosūtīšu saviem uzņēmumiem, ja? Un lai viņi vismaz daudz maz zinot tās tehnoloģijas un tos virzienus, kuros strādā, jo viss jau nevajag nekad, nevajag sūtīt, jo mazāk sūt, jo vairāk izlas, ja? Un parasti uzņēmējs nelas vairāk pa vienu lapus vai pa vienu ekrānu,
kompjuterī. Ja? Tā kā lai varētu tos jautājumus izdiskutēt un sniegt konkrēts priekšlikums jums. Ar asociācijas biedriem. Jums arī ir kādi soļi priekšlikumi? Ir diezgan grūti izteikt priekšlikums, ieraugot 2 dienas atpakaļ šos te dokumentus. Protams, ka mums arī nebija laika, droši vien, vismaz man noteikti nebija laika iepazīties ar visu to sadaļu, ar visu stratēģiju pilnībā. Jā, tā kā es paļaujamies šobrīd, ka Fidea veiks labu darbu, atbilstoši saņemtajiem pasūtījumam, apkopos virzienus un tālāk, jo mēs domāsim, kā tos virzienus realizēt dzīvē. Nu jā, es arī gribētu piemetināt tikai, kad uzņēmējiem nav problēmas diskutēt, un viņi labprāt diskutē. Un šeit es gribētu pateikt, lai vienkārši mēs būtu sadzirdēti, ja, ka mēs uzskatām, ka, teiksim, šī joma, ja, kas ir mūsu plāno kārtiņa, ja, kad viņi tiešām reāli ir perspektīva un atbalstām un veikt visas iespējami labākās rīcības, ja, lai viņi varētu tālāk attīstīties. Un lai nebūtu nevienam rūkums sajūt, es vēl došu vispirms kungam blakām. Ķizāns kundzei vārdu un tad Rūtkin. Es ar Andrejs Lūsi, arī no Četvēl fizikas institūta, un man ir liela ilgstoša pieredze faktiski sākot no 62. 63. gada darboties vakuma pārklāju jomā un izvēlētie pārstāvi, kas šeit ir, tie ir tieši saistīti ar šo nozari, un šis piemērs, kā attīstīsies sidrabe, sākot no Grīnspona laboratorijas stikla spoguļu rūpnīcā, lai aizstātu sudrabu ar alumīniju. Mēs veicam pirmos pārklājumus, alumīnija ieguvām procesu, kurā pēc tam pa vidam bija arī valsts programma, kurā PSRS laikos mēs piedalījāmies kopējā par elektrochromiskiem pārklājumiem 2 periodus. PSRS sabruka, arī šī tēma sabruka. Urānkungs vairs pieminēja, ka vajadzētu, mēģinājumi ir kaut ko atstāt, pasaulē tā lieta attīstās, bet es gribētu vēl, kā saka, runāt par to saiti starp zinātniekiem un industriju. Blumkungs jau pieminēja, arī Rantinkungs pieminēja par iztrūkšo posmu, bet neatkarīgi no visa tā, vai tas posms ir vai nav, ir zināms priekšnesums jebkuram zinātniskai izstrādē, ko mēs gribam komercializēt. Un pirmais jautājums, vai šī piedāvājums jauna produkta radīšanai ir scalable, ko angliski saka, rūpniski, tas ir mērogojams, rūpniskā mēroga. Un tā ir centrāla, un šis piemērs ar vakuma pārklājumu, tas ir realitātes piemērs, un es redzu, ka tā ir tā sakne, kādēļ šī zinātniskā saite pastāv, jo process ir scalable. Paldies. Un tad pēdējais komentārs no Rutka kunga. Es gribētu drusku par to stratēģijas izstrādi, tādu nelielu komentāru, un varbūt tas būs drusciņ tāds akmens arī uzņēmēju dārziņā, jo no pagājušā rudens ir tāda birtī biedrība, un tās ietveros zinātnieki apvienojās un izstrādāja tās jomas vai sameklēja tās jomas, kurās tagad tiek liktas priekšā, kur mums varētu būt kāds potenciāls. Tas process ilga no pagājušā gada septembra, un Inetes Kurzemnieces vadībā mēs sanācām kopā katru nedēļu, vismaz vienu reizi, un 4 vai 5 mēnešus. Tā kā mans lūgums un ieteikums diezgan nopietni izturēties pret to, ko mēs esam atraduši, jo tas ir tāds diezgan liela darba rezultāts un pārdomu rezultāts. Tā pašā laikā šajā pašā fórumā, kas veidoja to zinātnisko sadaļu, es zinu, bija ļoti daudz mēģinājumu piesaistīt dažādu veidu uzņēmējus, piedalīties tajā procesā, bet acīm redzot, tādēļ, ka Izglītības un zinātnes ministrija patiesībā to procesu nevadīja, bet vadītājs vai organizētājs bija biedrība birtī, uzņēmēji neizturējās pietiekoši nopietni pret to, un viņu līdzdalība tajā lietā nebija pietiekama. Paldies! Paldies par informāciju, bet šeit jāatzīst viens. Uzņēmējiem viņam jau pamats ir pelnīt savu naudiņu un ražot, un viņš parasti, ja viņam nav aktuāls problēmas, viņš neskatās pa sāniem. Un ziniet, Latvijā tik daudz dažādas dokumentus tais un dažādas programmas, lai visu to izlasītu, man šķiet, ka 100 gadi ir par maz. Vienīgi 1 miljards ir 1 miljards turpmāko 7 gadu laikā. Skaidrs, ka
galvenā problēma, acīm redzot, šajā nozarē ir komunikācijas trūkums ne tikai starp uzņēmējiem un zinātniekiem, bet arī vispār. Es ceru, ka tās tiks atrisināts un vēl līdz 1. jūlijam jūs pagūsiet sanākt kopā un visi vienoties par kaut kādu kopsaucēju. Paldies visiem, ka piedalījāties šajā diskusijā. Lai jums veicas, vislabāk!